Ar plakātiem rokās šorīt pie Ogres novada domas pulcējās iedzīvotāji, kuri uzskata, ka liela veikala mazpilsētā pietiek. Un kāpēc viņš ir vajadzīgs tur tajā pļaviņā, kur cilvēkiem, kur tādā gadījumā rīkos gada tirgu, kurš jau ir ierasts jau gadiem? Tas ir Ogres centrs, un diemžēl šī ir palikusi pēdējā tāda zaļā vieta, kur Ogrē mēs vēl varam satikties un veidot kaut kādu kultūras pasākumus. Tie ir gada tirgi vai atbrauc karuseļi, vai mēs tur salgriežu svētkus varam svinēt. Ogres estrāde tika privatizēta, un tur vairs nekas diemžēl nenotiek. Iedzīvotāji gan ir pārāk vēlu sapratuši, ka zaļā zona šajā vietā būtu krietni noderīgāk. Detāli plānojums, kurā zaļā pļaviņa, no kuras daļa ir pašvaldības un daļa privāta īpašums, paredzēta darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei, apstiprināts jau 2006. gadā. Pēc tam, kad tika gan labots šis projekts, gan ievērotas kultūras intereses un represēto intereses, tad par šo projektu kopumā bija parakstījušies 362 iedzīvotāji un pret bija nobalsojuši 215. Šā gada maijā būvvaldes sēdē tika nolemts izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu veikalu būvniecībai, bet šodien Tautsaimniecības komitejas sēdē deputātiem bija jālem par līgumu slēgšanu ar zemes īpašniekiem, kas paredz pirms lielveikalu būvniecības izbūvēt un bez maksas nodot pašvaldībai ielas posmu, bērnu rotaļu laukumu un autostāvvietu. Tomēr lēmums izpalika, jo dienu pirms sēdes 7 deputāti iesniedz iesniegumu, kurā aicināja mainīt detālu plānojumu pļaviņai, kā pamatojumu minot pirms 4 gadiem noslēgto līgumu ar šiem pašiem zemes īpašniekiem, kurš toreiz tā arī netika uzsākts. Pret to iebilda gan domes jurista, gan privāti īpašniekus pārstāvošais jurists. Likuma par pašvaldību 45. pāns paredz, ka spēkā esošs detālu plānojums kā pašvaldību saistošiem noteikumiem ir saistoši ikvienai personai, tostarp arī pašvaldībai. Tie ir jāievēro arī pašvaldībai. Pēc savstarpējām diskusijām deputāti nolēma atlikt jautājumu izskatīšanu. Līdz savu atzinumu būs sagatavojuši juristi, kā arī lūgt situāciju izvērtēt vides aizsardzības un pašvaldību lietu ministrijai. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.